Laisciema pagasta iedzīvotāja Inta Balode ir viena no tām, kura Gulbenes novada pašvaldības organizētajā sakoptības konkursā nominācijā Sakoptākā sēta ieguva galveno balvu. Viņas sēta tika atzīta par vislabāk uzturēto un skaistāko novadā. Jo par sakoptāko sētu jau ilgstoši piedalāmies konkursos, šoreiz es nekāroju nemaz, jo ir gadi un iespējas citas, bet savam pagastam nekad neprot atteikt. Kur tad ir tas spēks to visu kopt un rūpēties? Vienkārši interesanti tas ir. Meklēt jaunus neparastus augus, mēģināt tos ieaudzēt, skatīties, kā viņi pie manis jutīsies, un galu galā no rīta pamostoties, paskatīties pa logu ir daudz patīkamāk, ja pretī kaut kas zied, nekā ja man būtu tukša ainava, vai ne? Tā kā tas tāds, laikam, visai dzīvei rokdarbi, dārs. Protams, jau ir citi gadi un citas iespējas. Šī konkursa mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību par sev piederošo īpašumu sakopšanu, apzaļumošanu un vizuālā tēla pilnveidi. Daudzus gadus atpakaļ arī visā Latvijā tika organizēti konkursi Sakoptākais pagasts, bet tur bija ļoti daudz dažādu nomināciju tieši par pagasta darāmajiem darbiem, par komunālo saimniecību, atkritumu saimniecību un tā tālāk un tā tālāk. Bet mēs jau tajā laikā likām klāt paši savas nominācijas, un mēs ļoti gribējām pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas kopj savas sētas un parādīt šos cilvēkus un uzteikt viņu darbu. Un tad kādu laiku, laikam ar daudzām tādām reformām un visu konkursu bija tā kā mazliet piemirsies. Atjaunojot tradīcijas, Gulbenes novada pašvaldība jau 2. gadu organizē šo konkursu, iekļaujot 7 dažādas kategorijas. Šogad konkursā piedalījās 47 nominanti. Nolikumā mēs arī paredzējām, ka cilvēki var pieteikt paši sevi, var pieteikt kaimiņu, bet zinot mūs kā latviešus, mēs esam tādi kautrīgi un negribam lepoties, un tad viņus palīdz uzrunāt pagasta pārvaldes vadītājs vai pagasta pārvaldes darbinieki palīdz uzrunāt, un īstenībā atsaucība ir ļoti laba, un šogad tieši bija prieks par to, ka mums pieteicās tieši ārpus ciemata teritorijas esošās sētas, kas mums bija tādā kuplākā skaitā. Tāpat jebkurš varēja doties ekskursijā pa tūmā esošajiem pagastiem, lai aplūkotu citu dalībnieku skaistos un sakoptos dārzus. Skaisti. Man ļoti patika gan Galgauskā patika, gan Druvienā un mūsu pašu Lejasciema Ingas dārzs ļoti patika šogad. Man pat liekas, ka skaistāks kā jebkad un košāks, tā kā bija jau jauki. Līdz ar konkursu noslēgumu svinīgā pasākumā Laisciema kultūras namā tika godināti visi dalībnieki un izziņoti uzvarētāji, padarot šo notikumu īpaši atmiņā paliekošu. Tiešām ir skaisti cilvēki ieguldīja ārkārtīgi lielu darbu, patiešām mežonīgu darbu, bet to dara sev, savam priekam, un mēs gribam parādīt arī citiem, lai citi redz, kā strādā. Un tas jau veido mums kopējo novada tēlu. Uzvarētāji tika apbalvoti ar Gulbenes novada pašvaldības pateicības rakstiem, balvām, kā arī šogad pirmo reizi ar īpaši izveidotām plāksnēm. Elisa Ragauša, Indra Skrieviņš, Vidzemes televīzija.